Vēl pavisam nedaudz, un pilsēta krāšņi uzplauks daudzkrāsainā ziedu rotā. Par to gādā Ventspils labiekārtošanas kombināta Čaklās puķu sievas ar jauniem ziedu stādījumiem, papildinot pilsētas dobes un puķu podus. Šogad apzaļumošanas nodaļas puķu sievas sāka strādāt jau 23. martā. Izpildījām visus komunālās pārvaldes pasūtījumus, sastādījām puķu dobēs atraitnītes un puķu podos atraitnītes tūpes narcises un vēl šādas tādas puķas. Un šobrīd esam ķērušies klāt pie puķu pulksteņa. Ziedu pulkstenim, kas Lielajā prospektā laiku skaita jau kopš 2002. gada, šo sezonu tika veikts remonts. Izveidota jauna skārda kontūra un atjaunotas pulksteņa ciparnīcas formas. Pulksteņa ietērps mainās atbilstoši sezonai. Komunālās pārvaldes dārznieki kopā ar pilsētas ainavu arhitektu katru gadu zīmē jaunu noformējuma skici. Aktuālās ziedu modes tendences pilsētas dārznieki cenšas ieviest gan ziedu pulkstenī, gan citos pilsētas apstādījumos. Mēs, protams, braucam un skatāmies, kur kas interesants ir, kur ko piedāvā. Tāpat arī kopā ar projektētāju skatāmies projektus, katalogus, meklējam. Tāpat braucot arī pa Eiropu, skatāmies, kas viņiem ir piedāvājumā. Arī šīs dobas tiks nomainīts pie ziedu pulksteņa. Tātad ienāks kaut kas arī modernāks, jāsaka, no graudzālēm. Tāpat ienāks arī viļņveida tāds tā kā divžodziņš, kas tiks, varbūt pagarinās to tā kā skatu, tā kā mainīs to formu, to struktūru tai dobai. Un tā, lai iedzīvotājiem braucot garām, viņš redz, ka ir dzīvžotiņš. Un aiz tā dzīvžotiņa kaut kas skaists zied. Un tās skaistās ziemcietas, varbūt tas krāšņums, tas padarīs to pilsētas galveno ielu par viskrāšņāko ielu pilsētā. Šopavasar Ventspils dobēs un puķu podos iestādītas vairāk nekā 3500 atraitnītes. Dažādās pilsētas vietās izvietotajos puķu podos garām gājēju acis priecēs tulpju, narcišu, prīmulu, gundegu un atraitnīšu krāšņie ziedu raksti. Puķu stādi iegādāti Jēkabpilī uzņēmuma Sedumi dārzniecībā, kas šogad Ventspilī piegādās arī vasaras puķes, ziedus iekārtajiem traukiem, barjerām un ziedu piramīdām. Mēs pieturamies tiešām pie gaišām, košām, dzīvespriecīgām krāsām un noteikti katra vieta iegūst katru reizi kādu pārmaiņu. Jau drīz pilsētas dobēs uzziedēs arī ap 120 000 pērn stādīto sīpolu puķu, to vidū 42 šķirņu tulpes un 13 šķirņu narcises, priecējot ventspilniekus un pilsētas viesus ar ziedu formu un krāsu daudzveidību. Noteikti gaidām sakuru ziedēšanas laiku ļoti. Tas būs Sportielas skvēra maliņā, tas ir pie Reņķa dārza un noteikti arī Bērnu pilsētiņā. Tā kā gaidām to lielo skaisto rozā mākonīšu ziedēšanas laiku.